Labrīt, cienītie klātsošie, good morning, esteemed guests, cienītie ministre, arhitekti, dāmas un kungi, laipni lūgt Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Es domāju, ka piekritīsiet man, ka šodienas pasaulē bibliotekas jau nav vairs tikai par grāmatām un lasītavām un grāmatu krāšanu un glabāšanu, kaut gan tie ir ļoti nopietni argumenti. Bet tās ir arī kopienu centri, kultūrvietas, man jāsaka, gan izvai noteicošās intelektuālās domas vadītājs un ideju laboratorijas. Un nenoliedzami šeit dominē gan brīva un pārbaudīta informācija, gan sarunas, kultūra un prasme un zinātkāre, gan arī tā ir vieta, drošs pamats, kur attīstīties sabiedrības kritiskās domāšanas prasmēm, mediju pratībai, informāciju pratībai un jebkurai citai labai pārdomātai paradumu evolūcijai digitālajā pasaulē. Pateicoties liela arhitekta radītai ikoniskajai ēkai, kurā mēs šobrīd arī atrodamies, mēs arī jūtam, ka Latvijas Nacionālā biblioteka ir spējusi izvirzīt sev jaunas, jaudīgas ambīcijas. Mēs skaidrojam un izceļam nacionālās kultūras, vēstures, atmiņas, mantojuma, lasīšanas, grāmatniecības, kritiskās domāšanas un atkal sarunu kultūras nozīmi, jēgu, vietu tieši Latvijas valstiskumam, Latvijas attīstībai, Latvijas sabiedrības izaugsmai, izdomai, inovācijām un labklājībai. Jo gal galā mēs esam tie, caur kuriem izstarojot šim no gaismas pils tālāk ejot gaismas tīklam, mēs veidojam un piedalāmies veidojot Latvijas sabiedrību. Spēks, ko līdz ar šo ēku nes arī Latvijas Nacionālā biblioteka, ir tiešām par bibliotekas misiju. Vairot zināšanas, vairot zinātkāri, izcelt savstarpējos saskarsmes un atbalsta kultūru, ieinteresētība vienam otra veiksmēs un izdošanās. Un šī konference ir atkal vēl viens paraugs tam, kā mēs patiešām spējam iemiesot to, kam mēs ticam, ka kopdarbībā mēs varam celt gan zināšanas, gan iedrošināt viens otru, gan arī izmantot to bāzi, kas ir no iepriekšējām paaudzēm, uz kuras pakāpties tālākam darbam. Un mēs priecājamies, ka šis arī veido sabiedrībā stabilus paradums lasīt un sevi paust un ierakstīt šodienas un nākotnes pasaulē. Tā bagātīgi, lepni un ļoti pašapzinīgi. Tāpēc trāpīgi, bet arī ļoti izvēlīgi šogad, kad arhitektam Gunaram Birkertam ir 100 gadi, tā sakrīt arī ar latviešu grāmatas 500 gadi. Tā ir 500 gadi, kopš ir izdota pirmā grāmata latviešu valodā, kas ir būtisks faktors, lai Latvijā arī būtu bibliotekas un lai varētu tapt šī brīnišķīgā gaismas pils. Un tas ir brīnumaini un man jāsaka ļoti trāpīgi, ka tieši šogad mēs arī runājam par gaismu arhitektūrā šīs konferences ietveros. Jo gaisma ir vairāk kā ankurojums, kā apgalvojums, kā pārliecība, kā vēstījums par to, uz ko Latvijas sabiedrība ir spējīga un par to, kur mēs virzamies un kas ir mūsu stiprā klīns. Un nevelti arī Birkertam, būvējot šo biblioteku un arī citas bibliotekas, gaisma ir bijis viens no izšķirošajiem elementiem. Līdz ar to konferences vadmotīvs ir gaisma, tās svars vai tiekšanās pēc zināšanām nav mainījies vai mazinājies un tikai un vienīgi pieaug. Un man ir prieks, ka mēs liekam krustu šķērs un saviem vienā stāstā par Birkerta mantojumu runājot arī grāmatas mantojumu, grāmatas lasīšanas kultūru zem vienojošā elementa gaisma. Man ir patiesi prieks visiem konferences dalībniekiem, organizētājiem, atbalstītājiem un arī prieks par to, ka mēs šeit varam pulcēt tik plašu dombiedru loku. Honorable guests, welcome at the National Library. I will very shortly summarize my speech in English as well. The Castle of Light is how we call this marvelous heritage site we are currently at. Yet it is not actually really a castle, as you say, but actually a very vivid, warm and energetic cultural space, a library. And as you will see over your conference, this is the place where actually light delves and dances and really inspires and serves as a setting for take-off in depth for knowledge. So it's welcome to you all, and I thank all our partners and cooperation and supporters for making this conference possible and also for making it possible to commemorate the 100th anniversary of Gunnar Birkert. And it's my pleasure now to give floor to the Minister of Culture,
and a dear friend and supporter of the National Library, and also a great supporter for the 500th anniversary of the first book in Latvian. Agnes, lūdzu, vārds tev.